Sveiki, es esmu Edgars no Drošība LV, un es jums šodien gribu parādīt tādu operatīvu video novērošanas sistēmu, kuru var uzstādīt jebkurā vietā, neatkarīgi no tā, kur atrodas centrālā video novērošanas iekārta un atsevišķas kameras. Ja tie ir 4 kameras, es tūlīt jums parādīšu, kādā veidā viņas ir pieslēgtas, bet būtība ir tāda, ka ir viens centrāls access points, kas ir savienots ar 4 kamerām, un katra tā kamera ir ar savu antenu, un tie sakari notiek caur antenu. Un tās ir speciāls virziena antenas, kas ļauj nodrošināt sakarus vairākus 100 metru attālumā, arī kilometru attālumā. Atkarīgs ir no apstākļiem un kādi šķēršļi ir vai nav tajā vietā, un arī ir iespējami dažādi antenu varianti. Parasti cilvēki prasa tādu sistēmu kā šī ar bezvadu savienojumiem, lai būtu kameras ar iebūvētu Wi-Fi. Bet parasti šīm Wi-Fi kamerām ir ierobežotas funkcijas. Pirmkārt, viņas tik tālu nav sasniedzamas, nestabilāk šie Wi-Fi sakari ir, un arī jūs esat piesaistīti pie kaut kāda ierobežota kameru sortimenta, kas nav no profesionālo kameru sērijas. Ja ir šī kombinācija antena un kamera, ja, tad jūs varat paņemt jebkuru kameru un nodrošināt šos sakars caur antenu. Un tas pašam to visu sakomplektēt un sakonfigurēt varētu būt sarežģīti, bet tāpēc mēs gan sakomplektējam fiziski, samontējam tā, lai nav jādomā par šiem te visiem pieslēgumiem. Un tāpat ir viss savā starpā sakonfigurēts, ka lietotājs vienkārši piesprauž plug and play, un tā sistēma strādā. Bet tātad, kā šī sistēma ir izveidota? Ja? Tātad, kā jau teicu, access points, tā ir ierakstu iekārta, kur var skatīties dzīvajā un arī ierakstu. Tā viņas ir savienotas savā starpā, un tad ir atsevišķi vēl kamera ar antenu. Tas savukārt ir pieslēgts, šī kamera ir pieslēgta pie strāvas, viens pieslēguma punkts, un visa tā sistēma ir kopā sasaistīta. Un, tiksim, vēl viena kamera tādā pašā veidā, un, piemēram, antena kamera un pieslēgta pie akumulātora. Ja? Un tātad viens savienojuma veids, tad 12 volti, un tāds komplektiņš, tāda sistēma darbojas vienotā tādā saslēgumā. Un šī sistēma ir ļoti vienkārši. Ja? Tātad te ir visi savienojumi jau ir šajā kārbā. Atliek tikai piestiprināt to kameru kaut kur un antena kaut kur tūmā. Var gadīties tā, ka kamera skatās uz vienu pusi, antena uz otru pusi, jo viņa ir pavērsta uz to access punktu. Ir piekļuvs punktu. Un tas ir viens pieslēguma veids. Ja? Tātad mums ir 4 kameras, kur 2 ir ar akumulātoru pieslēgtas un 2 pie 220 ar strāvas pārveidotāju, kas pārveido strāvu uz 12 voltiem. Ja? Un attiecīgi vienlaicīgi tiek barota gan kamera, gan antena. Tāpat ir tāds universāls stiprinājuma veids. Viens var būt kaut kur pie staba var šo te kameru piestiprināt, var arī noņemt šos riņķus un attiecīgi te ir vai pieskrūvēt, vai tas ir pie koka vai kādas citas virsmas. Galvenais jums šī sasaiste, kā kamera darbojas kopā ar antenu, par to nav jādomā, tas ir, kā saka, plug and play. Ja? Mēs redzam šeit tās 4 kameras dzīvajā, bez aizskavas, un tāpat arī šeit var veikt ierakstu. Tāpēc, ja jūs vēlaties arī sev kaut ko līdzīgu, tad to var izmantot bieži vien kaut kādi pagaidu objekti, kur notiek celtniecība. Tas ir tipiski, kur vēl nav riktīgi pievilkta strāva, var uzlikt šādu komplektiņu, var kādos pasākumos, kas tiek uz laiku organizēti, vai kempingi, vai vienkārši jebkuri pasākumi, kur vajag video novērošanu varbūt uz dažām dienām. Attiecīgi, tad ir arī jēga izmantot akumulators, jo
tad viņi uz šo ierobežoto laiku var nodrošināt barošanu ilgstoši. Jā, tad jau ir sarežģītāk. Tā kā lūdzu vērsieties pie mums, ja jūs vēlaties sev arī kādu tādu līdzīgu risinājumu. Uzklausīsim un izveidosim tādu sistēmu arī priekš jums. Uz tikšanos!